Sveicienu jums šeit no studijas Ventspilī, sveicienu visā Latvijā. Kopā ar jums Gonda Porniece. 28. februārī piektdienā 1:00 valsts policija saņēma izsaukumu uz autoceļu Rīga-Ventspils, kur pasažieru autobusam bija aizdegusies aizmugurējā daļa. Uz A10 šosejas ekolainas autobus aizdedzies veicot reizi starp Rīgu un Ventspili. Negadījumā neviena persona necieta. Valsts policija šobrīd turpina skaidrot notikušu apstākļus. Šis nav pirmais negadījums, kurā avārijas situācijā nokļūst pasažieru pārvadātāji. Ventspils komunālā pārvalde informē, ka 1. martā atklāts bērnu iekštelpu aktīvās atpūtas centrs Sapņu zeme Ventspils. Ko kā ieceri nebija izdevies realizēt pašvaldībai vienai, bet piesaistot privātu uzņēmēju ģimeni, projekts ir izdevies. Telpa kā tāda vispār nav, ir ļoti grūta vai ļoti dārgas, un tad mēs to projektu visu nolikām tā kā maliņā. Un tad radās iespēja, kad tā kā sakrita vienā laikā, kad tev parādās telpas, un tad mēs tā ar vienu soli, kad, ir tā kā, bet ļoti bailīgi. Bet tad, neatlika nekas, kā viss ātri ir jāpasūta iekārtas, un tad vairs nav atpakaļceļa. Lai investīcijas atbalstītu, ieceri ir saņēmusi pašvaldības izsludinātajā finansēšanas konkursā 25 000 eiro atbalstu, kas tiks izmaksāts katru gadu, 3 gadu periodā. Sapņu zemes veidotājai Lindai Alhimovičai šis ir jau 3. centrs Latvijā. Tuvākais atrodas Liepājā. Ir padomāts arī tā par vecākiem, kad ir stūrīts, kur pasēdēt kafiju padzert, kamēr mazie skraida. Nav tā, tos bērnus noliek tur un viņi tikai priekš bērniem, bet pieauguši arī var iet visur līdzi. Man patīk tur uz tiem matračiem šļukt lejā. Vairāk patīk lēkt ar mini pulku. Mēs kādu laiku nodzīvojām pa Vāciju, tev Vācijā bija vairāk daudzās vietās šitādi līdzīgi visādi. Un tad vismaz tad esam dzīvojam apakaļ Ventspilī, tad vismaz ir kaut kas līdzīgs kā bija. Visvairāk laika mēs pavadījām laikam te uz batutiem laikā jau. Tad visvairāk tā kā ir pavadīts šodien. Iekštelpu bērnu aktīvās atpūtas centrs ar nosaukumu Sapņu zeme Ventspils no ielas nav pamanāms. Jāpietapa Jūras ielas 9. numura stūri, un tur pirmajā stāvā iekārtotas plašas telpas – 730 kvadrātmetru. Paredzēts, ka šeit vienlaicīgi varēs uzturēties līdz 80 cilvēkiem. Jaunais iekštelpu bērnu aktīvās atpūtas centrs būtiski papildinās izklaides piedāvājumu pilsētā, ko dēvē par mazuļiem draudzīgu, un pašvaldībai pat ir vesela programma, kā vidi pilsētā padarīt ērtu bērniem. Šeit būs interesanti no 2 līdz 12 gadus veciem bērniem. Mūsdienu mācību procesā arvien vairāk tiek ieviestas modernās tehnoloģijas, un pēdējā laikā skolotāji sāk izmantot mākslīgo intelektu, kas ļauj dažādot stundas, pasniedzot materiālu daudz interesantākā formātā. Pašiem pedagogiem ir grūti sekot līdzi visām jaunākajām tendencēm, tāpēc talkā nāk īpašas iestādes, piemēram, Ventspils digitālais centrs, kas regulāri organizē skolotājiem dažādus kursus digitālo jauninājumu apguvēji. 10. un 11. martā Latvijas pedagogi attālināti apgūs, kā savā darbā izmantot tādu programmu kā Magic School. Tur var veidot testus uzreiz, ieraksti, ko tev vajag, norādi kādai klasei, tur var norādīt vai 1., 2., 3. klase. Viņš pats pasaka tēmu, un viņš tev palīdz tā kā izveidot. Protams, jo vairāk informācija pedagogs sniedz, jo precīzāks būs šis rezultāts. Bet jā, šī platforma ir laba ar to, ka tā ir domāta tieši pedagogiem. Un viņā ir ļoti daudz dažādas funkcijas. Tie ir gan uzdevumi, gan plāni, gan stāstu veidošana un viss kaut kas cits vēl. Mūsdienās bērniem ir grūti uztvert informāciju mums ierastā veidā, tāpēc skolotājiem var noderēt spēles, ko viņi paši veido mācību materiālu pasniegšanai. Atkal skolotāji varēs izstrādāt savas spēles dažādiem mācību priekšmetiem. Un kā arī pasniedzējs pastāstīs, kā šo veidot digitālā formātā. Tas palīdz pedagogiem pasniegt dažādus mācību priekšmetus, dažādus uzdevumus caur spēlēm, kas jauniešiem varētu likties interesantāk. Interaktīvajā platformā Genial var veidot uzdevumus un izaicinājumus, kurus izpildot skolēni apgūst jaunu mācību materiālu un nostiprina iegūtās zināšanas. Interaktīvais formāts ļauj ieinteresēt bērnus un motivēt viņus mācīties. Mēs veidosim tādas kā izlaušanās istabas, uzdevumu sērijas, arī kas būs piemērots jebkuras jomas pedagogam.
Un varēs veidot šīs izlošanās istabas, lai bērni pēc tam var pildīt uzdevumus un tad saņemt to gala rezultātu, šo gandarījumu, ka viņi ir izpildījuši visus uzdevumus un izlauzušies, tikuši ārā no šī labirinta vai uzdevumu istabas. Tad mēs arī stāstīsim par drošību digitālajā vidē, kā ar bērniem runāt un kā mācīt par drošību digitālajā vidē. Mūsdienās tas ir ļoti svarīgi, jo arvien vairāk paliek viss digitāli. Līdz ar to mēs uzskatām, arī ir svarīgi to jau runāt ar bērniem, un tas nav tā, ka tas varbūt ir vienā stundā, bet par to var runāt jebkurā stundā. Pēc kursa beigām pedagogs saņems certifikātu. Detalizēta informācija var iegūt Ventspils digitālā centra mājaslapā. Novērtējot Ventspils sportistus, trenerus, sporta darbiniekus un entuziastus, koncertzālē Latvijas 17. reizi aizvadīta gada atzinības sportā ceremonija. Ventspilī šis ir lielu jubileju gads. Kurzemes televīzija jau ir stāstījusi, ka Ventspils Olimpiskais centrs un basketbola klubs Ventspils šogad atzīmē 30 gadu jubilejas. Ne tikai milzu torte tika ēstas svinot Olimpiskā centra jubileju, bet arī domas priekšstādātājs Jānis Vītoliņš pasniedza pašvaldības atzinības rakstus Olimpiskā centra Ventspils ilgadējiem darbiniekiem. Aināram Zablovskim, basketbola halles, vieglatlētikas manēžas un ledus halles pārvaldniekam. Atzinības raksts pasniegts arī Ilmāram Veinsbergam, Pārvences sporta kompleksa pārvaldniekam un Pludmales volejbola stadiona pārvaldniekam. Tad, kad radās iespēja un Burkauska kungs mūs ar Aināru pieņēma šajā darbā, tad es šo dzīvesvietu arī samainīju un līdz šai dienai nemažēl. Paldies Girtam Šrekarkovam, kurš 28 gadus atpakaļ vienā sarunā teica, tu uzrakstīji iesniegumu uz pārvaldnieku vietu. Latvijas Olimpiskās komitejas viceprezidents Jānis Liepiņš pasniedza Latvijas Olimpiskās komitejas atzinības rakstu un pateicās Ventspils pašvaldībai par sadarbību veidojot tādu Latvijas sporta bāzi kā Olimpisko centru Ventspils. Ieradies bija arī Latvijas basketbola savienības prezidents Raimonds Vējonis, kas sveica basketbola klubu Ventspils 30 gadu jubilejā pasniedzot zelta bumbu. Mūsu basketbola klubs var lepoties ar 10 valsts čempionu tituliem. Norūdīti un audzināti vairāk nekā 30 Latvijas valsts vienības spēlētāji, kā arī 10 treneri. Tradicionāli Ventspils sporta izcilības tika cildināts 9 nominācijās. Nominācijā mūža ieguldījums sumināts tika Juris Petrovičs. Un kā tas sanāca, ka tā Ventspilī tas mūžs nodzīvots? Patika. Es ir Ventspilīs. Man šī tā pilnīgi tā ir. Tā ir mana. Tā vieta, bet tu esi dzimis Ventspilnieks? Jā. Viss ir Ventspilī, viss. Un kas bija tavi treneri? Ha? Kas bija tavi treneri? Treneris? Jā. Māris. Grīva. Jā, pie viņa sāks 67. gadā martā. Savu sportu viņš iegūst pārliecību. Dzīvē sasniegt kaut ko spējām savām. Nē, visi ir augstie čempioni un lielie rezultāti. Bet tiem, kas ir gājuši mums, es zinu, cik caur mūsu jau Māra, mana, Andra tagad, ja tie ir mērķtiecīgi dzīvē kaut ko sasniegt. Vienmēr ir paticis. Un paticis ir tas darbs, paticis ir radīt kaut ko, iedot kaut ko, palīdzēt, izveidot cilvēku. Tas bija tāds mērķtīgs gājiens, jo man patika. Es jau atceros tad, kad arī vēl sportoju, man patika palīdzēt citiem, tur ar padomu, ar visu tā. Juris ir sporta skolas pārsvieglatlētikas treneris ar vairāk nekā 40 gadu pieredzi. Sagatavojis daudzus Latvijas čempionus dažādās vecuma grupās, tostarp Rūtu Kati Lasmani. Rūta Parīzes Olimpiskajās spēlēs izcīnīja 22. vietu trīsstūrlekšanā. Nominācijā 2024. gada cerības sportā šogad Valters Liepājnieks, jauniešu futbola kluba Ventspils spēlētājs, kurš U19 izlases sastāvā ieguva Baltijas kausu. Nominācijā paraugs sportā Uvis Jānis Balīnskis, Latvijas hokeja izlases aizsargs un NHL komandas Florida Panthers spēlētājs, kurš kopā ar komandu izcīnīja Stanley kausu. Latvijas hokeja izlases sastāvā izcīnīja tiesības spēlēt arī 26. gada ziemas olimpiskajās spēlēs Itālijā, un viņš ir atzīts par Olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīra labāko aizsargu. Nominācijā paraugs sportā 2024. gadā tas ir Ernests Zēbolts, Latvijas labākais BMX freestyle braucējs. Debitējot savās pirmajās olimpiskajās spēlēs Parīzē, viņš izcīnīja 8. vietu, bet Eiropas čempionātā bija 4.
Nominācijā Gada seniors mūsu Valdis Cēla. Pasaules čempionātā viņš izcīnījis zelta un sudraba medaļas. Zelts, sudrabs un bronza arī Eiropas čempionātā telpās. Bet nominācijā Gada labākā komanda balva pasniegta basketbola klubam Ventspils, kuri 2024. gadā izcīnīja bronzas medaļas Latvijas basketbola līgā un 4. vietu apvienotajā Latvijas-Igaunijas līgā. Nominācijā labākais treneris Andris Kronbergs. Sporta skolas Spars, vieglatlētikas nodaļas treneris, viņš ir arī Brenda Džiliana Sapsītas treneris, bet Brenda Eiropas U18 čempionātā izcīnīja zelta medaļu krīssolekšanā. Nominācijā Ventspilnieka simpātija Artūrs Sausais, basketbola kluba Ventspils komandas kapteinis, viņš savas karjeras laikā komandu pārstāvējis 5 sezonas. Nominācijā labākā sportiste pirmoreiz piešķirtas 2 balvas. Rūta Karte Lasmane, Nacionālās koledžu sporta asociācijas čempionātā krīssolekšanā izcīnīja zelta medaļu ar Latvijas rekordu 14,47 metri. Rūta debitēja arī Parīzes Olimpiskajās spēlēs, bet nominācijā labākā sportiste otra balva tika piešķirta Brendai Džilianai Apstītei, kas ir Eiropas U18 zelta medaļas ieguvēja krīssolekšanā rezultātu 13,18 metri. Neviena no sportistēm balvas pasniegšanas brīdī nebija Latvijā, bet nominācijā labākais sportists Kārlis Pauls Lasmanis. Lasmanis Latvijas 3x3 basketbola izlases sastāvā izcīnīja 4. vietu Parīzes Olimpiskajās spēlēs un ar savu smaidu atbruņoja ikvienu. Tas jau nav mans dzīves moto, tas ir vienkārši tāds mans sauklis, ko es saku, pasmaidiet, jo smaids neko nemaksā. Kurā brīdī tu sāki to teikt? Es nezinu, mēs te draugiem vienkārši smējāmies par to teicienu, jo viņš izklausās diezgan banāls, bet tad vienā brīdī viņš tā aizgāja, ka pašam vienmēr pasakot to jāpasmaida. Tev kuro reizi šādu balvu var uzrakst labākais sportisks Ventspilī ir? Nezinu, kāds 3 vai 4 varbūt, kad jau ir. Es nezinu, grūti pateikt. Tad jāizbrauc mājās un jāsaskaita. Bet tiešām paldies Ventspilī par šo novērtējumu porši. Kā tev klājās? Ko tu dari? Neko, tagad beidzās atpūtas periods, jāsāk gatavoties sezonai, kas nav viegli, solīt pa solītim. Tie pirmie solīši parasti pēc, iesākot jauno sezonu, paši grūtākie, tā kā daudz darba priekšā. Kāda ir tā sajūta, godīgi? Māsta runā no ekrāna, mammīte, tētis kāpj uz skatuves. Pilnīgi, es nezinu, tāds ģimenes pasākums. Galvenais, lai tās rozā brilles pēc zvaigžņu slimību nesaslimst tur kāds. Izstāst, kas tur notika? Neko, ar māsu un tēti kopā aizbraucām, uztaisījām tetovējumu. Kas uz tetovējumu rakstīts? Apzīmēs tur olimpiskie riņķi, tāpēc, ka mēs visi esam saistīti ar to. Un man rakstīts ir Parīze un Tokija, tētim tur Barcelona, Atlanta. Rūčukam Parīze, bet Rūčuks neuzlika rakstīgā riņķis, uzlika tā kā ir mums tāds kopīgs ģimenisks piedzīvojums bijis. Tagad mammai vēl kaut kur vajadzētu uztetovēt. Ceremonijas ietvaros notika ne tikai balvu pasniegšana, bet arī tika demonstrēta filma, atceroties 2024. gada nozīmīgākos notikumus Ventspils sportā, kā arī apmeklētājs priecēja dziedātājs Kris Moa ar grupu un kvartets Stones. Ar šādiem jaunumiem iesākam darba nedēļu, kas jaunas Ventspilī zināsiet arī, ja skatīsieties mūsu rīt. Вас приветствует Курзамское телевидение. Вы смотрите программу «Взгляд из Вентспилса. События, люди, мнения». В студии Татьяна Саксаганская. 28 февраля в пятницу около 13:00 государственная полиция получила вызов на шоссе Рига-Вентспилс, где у пассажирского автобуса загорелась задняя часть. Автобус «Эколайн» выполнял рейс из Риги в Вентспилс. В результате инцидента никто не пострадал. Государственная полиция в настоящее время продолжает выяснять обстоятельства произошедшего. Все больше в учебный процесс в школах внедряются современные технологии, а в последнее время учителя начинают применять искусственный интеллект, что позволяет разнообразить уроки и подать материал в более интересном формате. Самим педагогам сложно уследить за всеми новинками, поэтому на помощь приходят специальные учреждения, как, например, Вентспилский дигитальный центр, который регулярно организует для учителей различные курсы по освоению цифровых навыков. 10 и 11 марта латвийские педагоги в удаленном формате будут обучаться использованию в своей работе такой программы, как Magic School.
Tur var veidot testus uzreiz, ieraksti, ko tev vajag, norādi kādai klasei. Можно сразу создавать тесты. Вписываешь, что тебе надо, указываешь, для какого класса, например, для 1, 2 или 3, и программа сама все делает, помогает тебе. Чем подробнее информацию вводит педагог, тем точнее будет результат. Эта платформа хороша тем, что она предназначена именно для педагогов. У нее много разнообразных функций. Можно делать задания, планы, создавать рассказы и многое другое. Современным детям сложно подавать информацию в сухом виде. Педагогам могут пригодиться игры, которые они сами будут создавать для подачи учебного материала. Учителя смогут разработать свои игры для различных учебных предметов. И наш преподаватель расскажет, как это сделать в цифровом формате. Это поможет педагогам преподнести различные учебные предметы, предлагая выполнить задания в игровом формате, что для детей будет намного интереснее. На интерактивной платформе Genial можно создавать квесты, проходя которые учащиеся усваивают новый материал и закрепляют полученные знания. Интерактивный формат дает возможность заинтересовать детей и мотивировать их учиться. Мы будем создавать серию заданий в своего рода формате квеста. Это тоже пригодится для педагогов в любой сфере. Дети будут выполнять задания и достигать конечного результата. Их задача будет выбраться из квест-комнаты. Они получат удовольствие от того, что выполнили все задания и выбрались из лабиринта или из комнаты заданий. Еще мы будем рассказывать о безопасности в интернете, о том, как говорить с детьми и как их учить вопросам безопасности в цифровой среде. В наши дни это очень важно. Все больше переходит в цифровой формат, и очень важно говорить об этом с детьми. И важно говорить об этом не только на одном уроке, а на всех. По окончании курса педагоги получат сертификат. Подробную информацию можно получить на домашней странице Вентспилсского дигитального центра. Вентспилсское коммунальное управление информирует о том, что 1 марта открылся крытый центр активного отдыха для детей «Земля мечты». Реализовать этот проект самостоятельно Вентспилсскому самоуправлению не удалось, но при привлечении частного семейного предприятия удалось воплотить в жизнь эту идею. Сначала помещений не было. Найти их было сложно, либо очень дорого. И нам пришлось этот проект отложить в сторону. А позже все совпало. Во-первых, появились помещения, и мы вроде были готовы, но было страшновато. Мы решили так: заказываем оборудование, и обратного пути уже просто не будет. На поддержку этой идеи самоуправление в рамках конкурса выделило 25 тысяч евро в год на последующие 3 года. Создательница «Земли мечты» Линда Алхимович уже открыла 2 таких центра в Латвии. Ближайший находится в Лиепае. Хорошо, что подумали о родителях, выделили уголок. Есть где посидеть, можно кофе попить, пока малыши играют. Хорошо, что взрослые могут вместе с ребенком ходить всюду, а не просто завел малыша и оставил. Мне нравится вон там на матрасы съезжать. А мне нравится прыгать с Винни-Пухом. Мы какое-то время жили в Германии, и там много подобных мест. Сейчас мы вернулись в Вентспилс, и теперь хотя бы есть что-то похожее на то, что было там. Сегодня больше всего времени мы провели там, прыгая на батутах. Детский крытый центр «Земля мечты» находится по адресу Юрас 9, вход со двора. Центр занимает помещение на 1-м этаже площадью 730 квадратных метров. Одновременно в центре могут находиться до 80 человек. Новый детский центр активного отдыха значительно расширит возможности для развлечений в городе, которые называют дружественным малышам. У самоуправления даже есть специальная программа по созданию комфортной среды для детей. Новый центр будет интересен детям в возрасте от 2 до 12 лет. Традиция провожать зиму и встречать весну есть у многих народов во всем мире. Венецианский карнавал, бразильский карнавал – это тоже проводы зимы. Вентспилсское немецкое общество познакомило в прошедшую субботу со своими традициями, организовав карнавал «Фашинг» в замке Ливонского ордена.
У карнавала в немецком языке несколько названий. Карневаль, фашинг, фастнет и другие. Все зависит от того, в каком крае он проходит. Самые традиционные и самые красочные проходят в южной части. Там живет моя дочь, я участвовала в этих мероприятиях и знаю, как это выглядит. Как они говорят, они отмечают 5-е время года. Один раз я видела прыжок ведьмы через костер. Это был большой костер, и она прыгала через него. Говорят, что тогда святость снисходит. История этого немецкого праздника уходит далеко в Средневековье. Еще тогда было принято веселыми танцами и плясками провожать зиму и встречать долгожданную весну. Хотя фашинг во многом имеет религиозную подоплеку, массовые гуляния здесь устраивают ежегодно ровно за 46 дней до Пасхи. Это своеобразное прощание с плотскими удовольствиями и в первую очередь с гастрономическими и подготовка к строгому посту. Во время празднования фашинга разрешается есть любую еду в каких угодно количествах, и это нисколько не осуждается. Это действительно связано с приходом весны, и все заканчивается в среду, когда начинается Большой пост. Поэтому надо съесть все быстро портящиеся продукты. Все, что необходимо потратить, надо потратить. На фашинг в Вентспилс приехали представители немецких обществ из Риги, Лепы и Добелы. Атмосфера в замке была под стать средневековой. Немецкие песни, исторические танцы, а в кабинете музейного педагога каждый желающий мог изготовить для себя маску. Нас позвала знакомая, а ее пригласила воспитательница из садика. Вот. И что вы знаете об этой традиции сегодня? Честно, ничего. Ничего, да? Просто пришли на разведку. Возможно, к следующему году подготовимся, что-то узнаем. А что вы сейчас делаете? Мы делаем маску, так как этот праздник связан с карнавалом, да. Вот мы нашли пример и делаем маску динозавра-трицераптора. Я дама из Добельского замка, приехала сюда в гости. А в Добеле тоже есть немецкое общество? Да, в Добеле есть общество немецкой культуры. У нас есть ансамбль, мы поем немецкие песни. Но сегодня не поем, потому что наш главный солист сегодня на съемках. Нам надо знать свои традиции, иначе невозможно развиваться. Как говорится, кто изучает прошлое, тот благословляет будущее. Так что будем благословлять наше будущее. На следующий день, в воскресенье, вентспилсчане провожали зиму уже по восточнославянским традициям. Но об этом смотрите в следующем выпуске нашей программы. Это все события на сегодня. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Sveicienu jums šeit no studijas Ventspilī. Sveicienu visā Latvijā. Kopā ar jums Gonda Porniece. 28. februārī piektdienā 1:00 valsts policija saņēma izsaukumu uz autoceļu Rīga-Ventspils, kur pasažieru autobusam bija aizdegusies aizmugurējā daļa. Uz A10 šosejas ekolainas autobus aizdedzies, veicot reizi starp Rīgu un Ventspili. Negadījumā neviena persona necieta. Valsts policija šobrīd turpina skaidrot notikušu apstākļus. Šis nav pirmais negadījums, kurā avārijas situācijā nokļūst pasažieru pārvadātāji. Ventspils komunālā pārvalde informē, ka 1. martā atklāts bērnu iekštelpu aktīvās atpūtas centrs Sapņu zeme Ventspils. Ko kā iecer nebija izdevies realizēt pašvaldībai vienai, bet piesaistot privātu uzņēmēju ģimeni, projekts ir izdevies. Telpa kā tāda vispār nav, ir ļoti grūta vai ļoti dārgas, un tad mēs to projektu bišķi nolikām tā kā maliņā. Un tad radās iespēja, kad tā kā sakrita līdz vienā laikā, kad tev parādās telpas, un tad mēs tā ar vienu soli, kad, ir tā kā, bet ļoti bailīgi. Bet tad, neatlika nekas, kā viss ātri ir jāpasūt iekārtas, un tad vairs nav atpakaļ ceļa. Lai investīcijas atbalstītu, ieceri ir saņēmusi pašvaldības izsludinātajā finansēšanas konkursā 25 000 eiro atbalstu, kas tiks izmaksāts katru gadu, 3 gadu periodā. Sapņu zemes veidotājai Lindai Alhimovičai šis ir jau 3. centrs Latvijā. Tuvākais atrodas Liepājā. Ir padomāts arī tā par vecākiem, kad ir stūrīts, kur pasēdēt.
padzert, kamēr mazie skraida. Nav tā, tos bērnus noliek tur un viņi tikai priekš bērniem, bet pieauguši arī var iet visur līdzi. Man patīk, ka tur uz tiem matračiem šļūt lejā. Es vairāk patīk lēkt ar mini pulku. Mēs kādu laiku nodzīvojām pa Vāciju, tev Vācijā bija vai daudzās vietās šitādi līdzīgi visādi. Un tad vismaz tad esam dzīvojam apakaļ Ventspilī, tad vismaz ir kaut kas līdzīgs kā bija. Visvairāk laika mēs pavadījām laikam te uz batutiem laikā jau. Tur visvairāk tikai ir pavadīts šodien. Iekštelpu bērnu aktīvās atpūtas centrs ar nosaukumu Sapņu zeme Ventspils no ielas nav pamanāms. Jāpietapa Jūras ielas 9. numura stūri, un tur pirmajā stāvā iekārtotas plašas telpas – 730 kvadrātmetru. Paredzēts, ka šeit vienlaicīgi varēs uzturēties līdz 80 cilvēkiem. Jaunais iekštelpu bērnu aktīvās atpūtas centrs būtiski papildinās izklaides piedāvājumu pilsētā, ko dēvē par mazuļiem draudzīgu, un pašvaldībai pat ir vesela programma, kā vidi pilsētā padarīt ērtu bērniem. Šeit būs interesanti no 2 līdz 12 gadus veciem bērniem. Mūsdienu mācību procesā arvien vairāk tiek ieviestas modernās tehnoloģijas, un pēdējā laikā skolotāji sāk izmantot mākslīgo intelektu, kas ļauj dažādot stundas, pasniedzot materiālu daudz interesantākā formātā. Pašiem pedagogiem ir grūti sekot līdzi visām jaunākajām tendencēm, tāpēc talkā nāk īpašas iestādes, piemēram, Ventspils digitālais centrs, kas regulāri organizē skolotājiem dažādus kursus digitālo jauninājumu apguvēji. 10. un 11. martā Latvijas pedagogi attālināti apgūs, kā savā darbā izmantot tādu programmu kā Magic School. Tur var veidot testus uzreiz, ieraksti, ko tev vajag, norādi kādai klasei, tur var norādīt vai 1., 2., 3. klase. Un viņš pats pasaka tēmu, un viņš tev palīdz tā kā izveidot. Protams, jo vairāk informācija pedagogs sniedz, jo precīzāks būs šis rezultāts. Bet jā, šī platforma ir laba ar to, ka tā ir domāta tieši pedagogiem. Un viņā ir ļoti daudz dažādas funkcijas. Tie ir gan uzdevumi, gan plāni, gan stāstu veidošana un viss kaut kas cits vēl. Mūsdienās bērniem ir grūti uztvert informāciju mums ierastā veidā, tāpēc skolotājiem var noderēt spēles, ko viņi paši veido mācību materiālu pasniegšanai. Kā skolotāji varēs izstrādāt savas spēles dažādiem mācību priekšmetiem. Un kā arī pasniedzējs pastāstīs, kā šo veidot digitālā formātā. Tas palīdz pedagogiem pasniegt dažādus mācību priekšmetus, dažādus uzdevumus caur spēlēm, kas jauniešiem varētu likties interesantāk. Interaktīvajā platformā Genial var veidot uzdevumus un izaicinājumus, kurus izpildot skolēni apgūst jaunu mācību materiālu un nostiprina iegūtās zināšanas. Interaktīvais formāts ļauj ieinteresēt bērnus un motivēt viņus mācīties. Mēs veidosim tādas kā izlaušanās istabas, uzdevumu sērijas, arī kas būs piemērots jebkuras jomas pedagogam. Un varēs veidot šīs izlaušanās istabas, lai bērni pēc tam var pildīt uzdevumus un tad saņemt to gala rezultātu, šo gandarījumu, ka viņi ir izpildījuši visus uzdevumus un izlauzušies, tikuši ārā no šī labirinta vai uzdevumu istabas. Tad mēs arī stāstīsim par drošību digitālajā vidē, kā ar bērniem runāt un kā mācīt par drošību digitālajā vidē. Mūsdienās tas ir ļoti svarīgi, jo arvien vairāk paliek viss digitāli. Līdz ar to mēs uzskatām, arī ir svarīgi to jau runāt ar bērniem, un tas nav tā, ka tas varbūt ir 1 stundā, bet par to var runāt jebkurā stundā. Pēc kursa beigām pedagogi saņems certifikātu. Detalizēta informācija var iegūt Ventspils digitālā centra mājaslapā. Novērtējot Ventspils sportistus, trenerus, sporta darbiniekus un entuziastus, koncertzālē Latvijas 17. reizi aizvadīta gada atzinības sportā ceremonija. Ventspilī šis ir liela jubileja gads. Kurzemes televīzija jau ir stāstījusi, ka Ventspils Olimpiskais centrs un basketbola klubs Ventspils šogad atzīmē 30 gadu jubilejas. Ne tikai milzu torte tika ēsta svinot Olimpiskā centra jubileju, bet arī domes priekšstādētājs Jānis Vītoliņš pasniedza pašvaldības atzinības rakstus Olimpiskā centra Ventspils ilgadējiem darbiniekiem. Aināram Zablovskim, basketbola halas, vieglatlētikas manēžas un ledus halas pārvaldniekam. Atzinības raksts pasniegts arī Ilmāram Veinsbergam, Pārvences sporta kompleksa pārvaldniekam un Pludmales volejbola stadiona pārvaldniekam. Tad, kad radās iespēja un Burkauska kungs mūs ar Aināru pieņēma šajā darbā, tad es šo dzīvesvietu arī samainīju un līdz šai dienai nenožēloju. Paldies
Girtam Štekarkofam, kurš 28 gadus atpakaļ vienā sarunā teica, tu uzrakstīji iesniegumu uz pārvaldnieku vietu. Latvijas Olimpiskās komitejas viceprezidents Jānis Liepiņš pasniedza Latvijas Olimpiskās komitejas atzinības rakstu un pateicās Ventspils pašvaldībai par sadarbību veidojot tādu Latvijas sporta bāzi kā Olimpisko centru Ventspils. Ieradies bija arī Latvijas Basketbola savienības prezidents Raimonds Vējonis, kas sveica basketbola klubu Ventspils 30 gadu jubilejā pasniedzot zelta bumbu. Mūsu basketbola klubs var lepoties ar 10 valsts čempionu tituliem. Norūdīti un audzināti vairāk nekā 30 Latvijas valsts vienības spēlētāji, kā arī 10 treneri. Tradicionāli Ventspils sporta izcilības tika cildināts 9 nominācijās. Nominācijā mūža ieguldījums sumināts tika Juris Petrovičs. Un kā tas sanāca, ka tā Ventspilī tas mūžs nodzīvots? Patika. Es ir Ventspilīs. Man šī tā pilnīgi tā ir. Tā ir mana. Tā vieta, bet tu esi dzimis Ventspilnieks? Jā. Visi ir Ventspilī, visi. Un kas bija tavi treneri? Ha? Kas bija tavi treneri? Treneris? Jā. Māris. Grīva. Jā, pie viņa sāks 67. gadā martā. Savu sportu viņš iegūst pārliecību. Dzīvē sasniegt kaut ko. Spējām savām. Nē, visi ir augstie čempioni. Lielie rezultāti. Bet tiem, kas ir gājuši mums, es zinu, cik caur mūsu jau Māra, mana, Andra tagad, ja tie ir mērķtiecīgi dzīvē kaut ko sasniegt. Vienmēr ir paticis. Paticis ir tas darbs, paticis ir radīt kaut ko, iedot kaut ko, palīdzēt, izveidot cilvēku. Tas bija tāds mērķtīgs gājiens, jo man patika. Es jau atceros tad, kad arī vēl sportoju, man patika palīdzēt citiem, tur ar padomu, ar visu tā. Juris ir sporta skolas pārstvieglietlētīgs treneris ar vairāk nekā 40 gadu pieredzi. Sagatavojis daudzus Latvijas čempionus dažādās vecuma grupās, tostarp Rūtu Kati Lasmani. Rūta Parīzes Olimpiskajās spēlēs izcīnīja 22. vietu trīsstūrlekšanā. Nominācijā 2024. gada cerības sportā šogad Valters Liepājnieks, jauniešu futbola kluba Ventspils spēlētājs, kurš U19 izlases sastāvā ieguva Baltijas kausu. Nominācijā paraugs sportā Uvis Jānis Balīnstis, Latvijas hokeja izlases aizsargs un NHL komandas Florida Panthers spēlētājs, kurš kopā ar komandu izcīnīja Stanley kausu. Latvijas hokeja izlases sastāvā izcīnīja tiesības spēlēt arī 28. gada ziemas olimpiskajās spēlēs Itālijā, un viņš ir atzīts par olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīra labāko aizsargu. Nominācijā paraugs sportā 2024. gadā tas ir Ernests Zēbolts, Latvijas labākais BMX freestyle braucējs. Debitējot savās pirmajās olimpiskajās spēlēs Parīzē, viņš izcīnīja 8. vietu, bet Eiropas čempionātā bija 4. Nominācijā gada seniors mūsu Valdis Cēla. Pasaules čempionātā viņš izcīnīja zelta un sudraba medaļas, zelts, sudrabs un bronza arī Eiropas čempionātā telpās, bet nominācijā gada labākā komanda balva pasniegta basketbola klubam Ventspils, kuri 2024. gadā izcīnīja bronzas medaļas Latvijas basketbola līgā un 4. vietu apvienotajā Latvijas-Igaunijas līgā. Nominācijā labākais treneris Andris Kronbergs. Sporta skolas spārs, vieglatlētikas nodaļas treneris, viņš ir arī Brenda Džilianas apsītas treneris, bet Brenda Eiropas U18 čempionātā izcīnīja zelta medaļu trīsstūrlekšanā. Nominācijā Ventspilnieks simpātija Artūrs Sausais, basketbola kluba Ventspils komandas kapteinis, viņš savas karjeras laikā komandu pārstāvēs 5 sezonas. Nominācijā labākā sportiste pirmoreiz piešķirtas 2 balvas. Rūta Kati Lasmane, Nacionālās koledžu sporta asociācijas čempionātā trīsstūrlekšanā izcīnīja zelta medaļu ar Latvijas rekordu 14,47 metri. Rūta debitēja arī Parīzes Olimpiskajās spēlēs, bet nominācijā labākā sportiste 2. balva tika piešķirta Brendai Džilianai Apstītei, kas ir Eiropas U18 zelta medaļas ieguvēja trīsstūrlekšanā rezultātu 13,18 metri. Neviena no sportistēm balvas pasniegšanas brīdī nebija Latvijā, bet nominācijā labākais sportists Kārlis Pauls Lasmanis. Lasmanis Latvijas 3x3 basketbola izlases sastāvā izcīnīja 4. vietu Parīzes Olimpiskajās spēlēs un ar savu smaidu atbruņoja ikvienu. Tas jau nav mans dzīves moto, tas ir vienkārši tāds mans sauklis, ko es saku, pārsmaidiet, jo smaids neko nemaksā. Kurā brīdī tu sāki to teikt? Es nezinu, mēs ar draugiem vienkārši smējāmies par to teicienu, jo viņš izklausās diezgan banāls, bet tad vienā brīdī viņš tā aizgāja, ka pašam vienmēr pasakot to jāpasmaida. Tev kuro reizi šādu balvu var uzrakst labākais sportisks Ventspilī ir? Nezinu, kāds 3 vai 4 varbūt, kad jau ir. Es nezinu, grūti pateikt. Tad jāizbrauc mājās un jāsaskaita. Bet tiešām paldies Ventspilī par šo novērtējumu. Porši. Kā tev klājās? Ko tu dari?
Neko, tagad beidzās atpūtas periods, jāsāk gatavoties sezonai, kas nav viegli, solīt pa solītim. Tie pirmie solīši parasti pēc, iesākot jauno sezonu ir paši grūtākie, tā kā daudz darba priekšā. Kāda ir tā sajūta, godīgi? Māsta runā no ekrāna, mammīte, tētis kāpj uz skatuves. Pilnīgi, es nezinu, tāds ģimenes pasākums. Galvenais, lai tās rozā brīlis pēc zvaigžņu slimību nesaslimst tur kāds. Izstāst, kas tur notika? Neko, ar māsu un tēti kopā aizbraucām, uztaisījām tetovējumu. Kas uz tetovējumu rakstīts? Apzīmēs tur olimpiskie riņķi, tāpēc, ka mēs visi esam saistīti ar to. Un man rakstīts ir Parīze un Tokija, tētim tur Barcelona, Atlanta. Rūčukam Parīze, bet Rūčuks neuzlika rakstīgā riņķis, uzlika tā kā ir mums tāds kopīgs ģimenisks piedzīvojums bijis. Tagad mammai vēl kaut kur vajadzētu uztetovēt. Ceremonijas ietvaros notika ne tikai balvu pasniegšana, bet arī tika demonstrēta filma, atceroties 2024. gada nozīmīgākos notikumus Ventspils sportā, kā arī apmeklētājs priecēja dziedātājs Kris Moa ar grupu un kvartets The Stones. Ar šādiem jaunumiem iesākam darba nedēļu, kas jaunas Ventspilī zināsiet arī, ja skatīsieties mūsu rīt.